Tā, čau, draugi! Ir priekš manīm jauna diena, un es esmu šodien nopircis jaunu mašīnu. Re, kur viņi ir. Tā ir man jaunā mašīna. Tagad viņi tiek atvest, jo viņi nevar braukt, jo nav tosols. Paņēma pa labu ciparu 48. Trinīts dīzels. Un it kā, ja neņem vērā to, ka viņš ir bišķi sarūsējis un vajag bišķi piekrāsot vietām, tad tehniski viņš ir ļoti labā stāvoklī. Jā, un vēl viņš ir sists. Bet, mēs jau esam virsbūs servisu, un tā kā mums tā nav tik liela problēma. Tā mums ir šitāds aparāts. Vajadzēs viņam pārmetināt spārnu, te ir caurums. Tas uzreiz ir tāds, kas krīt acīs. Durvi apakšs ir sapūšas, te tā spārns ir sapūs, bet šito spārnu mēs tik un tā mainīsim. Tāpēc, ka mums te tā ir bijis sitiens. Bumper arī mainīsim, kapot, lukturi, tādas lietas. Tā kā priekš sataisīs, viņš jau iztīsies daudz foršāk. Tad vienkārši viņam jānokrāsoja spārns, tajā pusē durvi apakš, te durvis izstās diezgan normāls, un vēl šitas spārns. Un tad tās visas lietas izdarīs un būs normāla mašīna. Salona ziņā viņš ir diezgan čotka. Te vajag vienīgais shifteri nomainīt, tas tāds vienīgais nesmukais stūri pat nav tik kritiski, pieņem, ka sports stūri ieliks. Tā kā diezgan normāls Zolīts 48. Jā, un vēl bagažnieks jāmaina. Bagažnieks galīgi mums ir padevies. Всё нормально. Короче, jā, šitāda mums ir mašīna. Bišķīt sasist, bet, gan jau, kad man komandas attaisīs. Sans paļubom tagad ieņirs, ka viņš skatījās, ka es teicu, kad komandas attaisīs. Jo viņš taisīs. Es viņu nopirku, un tā kā man skatītākais video ir par drift video ziemā, tur ir kaut pār 40 štuku skatījumu. Es neesmu muļķis, es tā kā sapratu, ka tas ir laikam tas, kas interesē cilvēkiem. Un man pašam interesē, un man Merins bija pirmā mašīna, kas ir aizmugurējo piedziņa, bet, Merins mums ir ļoti glīts, tas ir pilnīgi jau tāds šovkārs. Un tā kā Merinu mēs nevaram vienkārši atstāt driftā, pārāk laba mašīna, man tādu žēl atdot driftam. Es domāju, ka šodien varētu bišķiņu pagāst, varētu kaut kādu foršu saturu safilmēt jums un arī pašam tā kā papriecāties par to, kad ir beidzot autiņš, ar ko var augt driftot, jo pagājuši gadu, ka man jau ir diezgan daudz mašīnu čomi, viņi visi tur drifto, viņiem visiem jau tur foršu adrenalīns, un es tāds sēžu blakus ar kameru, un nebija baigi forši. Tagad varēs vismaz arī padriftot, un cerams, ka man būs blakus sēdētājs, kas to visu nofilmēs. Plāns ir ziemā pamočīt, papriecāties, un tagad ir pirms ziemas jāsatais sistā daļa, lai var braukt. Es domāju, ka pēc ziemas mēs sataisīsim viņam visu rūsu, savedīsim kārtībā. Es nezinu, es viņam tur likšu kaut kādas lūpas, disks un tādas lietas, bet mēs viņu noteikti tās rūsas visu sataisīsim, un es ceru, ka es viņu pēc tam vēl sanāksim, lai viņu pārdot par diezgan labu ciparu. Es viņu pirks no ģimenes draugiem, pats tas vīrietis jau vairākas gadus viņu brauc, un viņš teica, ka mašīna ir tiešām labā tehniskā stāvoklī. Vienkārši viņos tagad iebrauc, un tas remonts maksā tā kā diezgan daudz, un tad viņš vienkārši saprata, ka viņam vieglāk būs pārdot viņu un nopirkt pašam citu mašīnu. Manā gadījumā pat diezgan normāli cenu es viņu nopirku, un, protams, ka es viņā tagad ieguldīšu, lai sataisītu visus. Man tas izmaksās lētāk, jo attiecīgi par darbu man nebūs tik daudz jāmaksā, materiālajiem arī nē. Jo man ir forša komanda pirmkārt, kas man palīdzēs to visu izdarīt. Otrkārt, man vēl ir tēts, kam ir krūts servis un kas ar visu kaut ko māk. Un pats es, protams, ka arī kaut ko izdarīšu. Vienkārši jāstāst, cik man daudz laika ir uz to. Piemēram, ar Merinu man bija tā, kad man gribējās ritīgi visu kaut kur piedalīties un tā kā darīties. Lielāko daļu darīju arī es, bet kaut kāds daudz darbs man komanda palīdzēja, jo man ir jāpulē mašīnas. Reku stāv viena no mašīnām, kas vienkārši gaida, ka es viņu nopulēšu. Un mums visiem ir izdevīgāk, kad es pulēju mašīnas, nevis tā kā ņemos ar savām mašīnām. Tā kā tā. Monsters mūsējais. E46 3-litrīgs dīzels un rekur ir Sans. Mašīna ir sasista, mašīna ir neglīta, mašīna ir nogurusi. Vienkārši. Tas būtu īstais vārds. Mašīna ir sarūsējusi, neglīta, netīra,
disks, vēmiens vienkārši. Nu tāds, kā 46 ir jābūt. Viss ir. Karoči, šis ir basic latviešu 46. Jā. Viņš ir nogurs ļoti un vajag viņu atdzīvināt. Karoči, priekš mums visi uz maiņu, re, kur jau mašīnā stāv iekšā detaļas. Bumpers jauns, spārns jauns, kapots jauns, rest nezinu. Lūk, tur vajadzēs jaunu. Šitas spārns arī mums ir jauns, uzreiz nopirkts. Šajā pusē durvis ir normāls. Sanāk, tikai tajā pusē būs durvis jākrāso. Un rekur te arī spārns mums ir sarūsējis. Diski ir arī pilnīgi noguruši. Mērs vēl nav pārdots, ja kādam interesē. Viņš vēl ir manā īpašumā un es savu viņu braucu. Bet šitā sautiņš mums ir ziemai. Kos tur nedod viņai? Kaut kas otrā pusē. Uz kādiem neredzamiem puņķiem turās. Eku čet, tas tavs. Voo! Kapots, latviski haubi. Mums ir noņemts šobrīd. Mums ir jānoņem vēl spārni. Lai noņemt spārni un vēl bumperi, būs daudz vieglāk, ja mēs noņemsim riteni. Tāpēc tikko mēs pacēlām mašīnu, tagad mēs ņemsim no riteni. Dažas minūtes vēlāk, 5 cīgas vēlāk. Bļā, putam. Ēt, uzpīpēt. Nu, tagad pa jaunam. Dažas minūtes vēlāk. Tagad jau 10 cīgas ir nokurīts. Irā! Uzvarā! Paga. Tā kā it kā man būtu rīktīgi. Я вынял. А молдинг? Какой? На крыле. Ай, бля. Nopulēs būs normāli. Reāli, paņēmu un nopirku problēmas. Pēc tāds pēļņas sataisīsim. Да, сатайсис. Нас не было, пацаны, слова такого. Tur būs ko cenzēt. Būs ko cenzēt? Reizēs tā bija. Tā kā pulē mašīnas, te jau visi čokli, bet šeit ir Man liekas, čisti ieskrūvēt dziļāk jau. Nevar būt. Блядь, не может быть, что было в другую сторону крутится, прав? Нет, ты подобрал правильную головку? Да. Ты посмотри внимательно, что там внутри. Там никогда не бывает простого ключа, там звезда. Šitī garš skrūve. Auto, ne, Dīto Custom Studio, kvalitatīvs virsbūves remonts. Tā skrūvi salocīt galīgi. Jā, bet tev vēl tur ir iekšā kaut kas. Nekas tūlīt izdzers. Profesionāli jūsēs vērtējums uz automobīlu. Kas ir kritiskākais? Критического нету. Nav nekā kritiska. Kas šeit ir salocīts? Kā ir tālāk jārīkojas? Nu tā, lai skatītāji arī kaut ko iegūst. Верхняя траверсная крыла, не брызговик. Sanāk, ka paspārni kaut kāds metāla gabals un spārni augšējais turētājs ielocīts, jā? Это брызговик. Ну, я не знаю, как на латышском брызговик. Dubļsargs. Dubļsargs ir salocīts un augšējā spārna turētāja vieta. Sija. Sija? Sija mums ir bišķi salocīta. Tā vispārējais, ja godīgi, mēs trietā diezgan ātri noņēmām visu. Šodienai pietiks, jābrauc mājās atpūsties. Ja godīgi, nekāda nereāli kritiski nav. Čau, draugi! Re, kur ir Rolands. Situācija tāda, ka mēs tikko noņēmām radiatoru un uzlikām kapotu. Kapots tika uzlikts, tāpēc, kad viņš jau šmētājās, un tagad liksim priekšu.
46 ir iebraucis atkal taisnošanas vietā. Mēs esam izbraukuši no detailing box. Ko mēs vakar uzlikām? Šito priekšējo melno čeru. Cilvēku valodā. Teica, ka viņi sauc par televizoru, vēl viņi sauc par priekšaizsargs. Нет, щит просто. Не айсерс, щит. Ну ладно. Vairoks, priekšvairoks. Щит это vairoks. Щит это вот щит, видишь, вот щит. Big shit. Priekšā panēļ, latviski tagad. Teicis ir meistars, viņš uztaisīja pats šitādu prikolu. Kroči, visām mašīnām ir gumijas šeit, vai ne? Aiz kurām ceļās auto. Mēs tās gumijas izņemam, un tad šitāds metāls ieliekās tajā gumijas vietā. Viņš ieiet šitā tajā gumijas vietā, un jūs viņu šitā pagriežat, un viņš tur paliek. Un tad jūs šito metālu pašu mēs viņu piestiprinām pie šitā rāmja, un kas mums no tā sanāk? Tas, kad visa mašīna ļoti stingri stāv kopā pie tā rāmja. Pirmkārt, riepas ir gaisā, viņas varēs noņemt. Otrakārt, viss šitas prikols, kas te stāv, viņš ritīgi stingri stāv, un mēs tagad varam ņemt, daudzīt to virsbūvu kā gribam. Mums ir tādi speciāli vilcēji. Un sanāk, ka mēs viņu šeit noliksim, to vilcēju, un tad mēs šito salocīto vietu varēsim izvilkt perfektaisni. Es ceru, ka visiem bija skaidrs. Kroč, vieglā cilvēku valodā šitās lietiņas izdara tā, kad mašīna stingri turās pie rāmja, un tad mēs varam ar to mašīnu darīt, ko gribam, ar pašu to dzelzi. Un tā mašīna nekur mums neaizbrauks. Karoči, skatītāji, ir šitāds. Nezinu, kā viņu nosaukt. Es teikšu, manā valodā tas ir lineāls. Ar viņu var saprast, tā kā vai virsbūve ir taisna. Tu var, piemēram, pielikt šito pie vienas skrūves, pie otras, un tad tu var tā kā noteikt taisnumu. Tā ar vienu roku grūti parādīt. Būs pilnīgi taisns 46. Pačekoju šito. Jūsējais mīļais mazais robčiks izrādās ne tikai māk mašīnas pulēt, bet viņš vēl māka rāmuru pa metālu daudzīt. Pačkarējos te normāli. Šito sūdu izved plus mīnus taisni. Reāli čotku sanāca. Es esmu pats šokā. Es nemaz nezināju, kad es izrādās no tēta saņēmu caur asinīm vēl buņšas taisnošanas metodas. Jo es jums godīgi pateikšu, es pulēju mašīnas, es šitādas lietas parasti nedaru, bet es te kaut ko manā pirksti iebakstīju, kaut ko bišķi padauzīju, kaut ko bišķi pavilku, kaut ko bišķi iztaisnoju. Bumpers jāuzliek un būs gatavs. Čau, Robi. Čau, vecīt. Ko labi darīt? Es domāju šodien atkal pieķerties savam sapiņa auto. Bet normāli, ne? Padomā, cik daudz laika, nav baigi daudz laika ieguldīts un jau stāv kapots, pārnvieta ir iztaisnot, ne? Jā, bet tad, kad tu gribēsi tā caurumu taisīt, ciet aizmugurē arkā labot, tādu... Pametināšanu, domā? Tu jau senis metinās, nevis. Jā, bet tāpat tur jau laiks aizies. Tev pēc tam likšu špaktelēt. Tu domā, ka man? Man ir jānoņem spārns. Pirmkārt šeit bišķi metāls padevās. Šeit to bišķi jāiztaisno ir. Tā, lai visi točka riktīgi čotka. Un teica, ka vēl kaut kur būs kaut kas jāpiemetina. Sliekšņi jāņem vēl nost ir, jo izrādās, ka sliekšņiem arī ir dirsā. Tās nav labas ziņas. Karoči, dabūjies viņu nost. Un, ja godīgi, tā situācija nav baigi patīkamā. Bet tēti saka, ka visiem ir šitādi sliekšņi 46. Un te ir tāds ne īpaši smuki. Un te ir, bled, jepaķi.
Pīzdēts! Ej, tu! Покажи, где этот болт. Skatītāji, re, kur ir skrūve, kā viņai ir īstenībā jāizskatās, taisni. Šitā ir skrūve, kas tur bumperi, viņi bija sitienu vietā. Tēts tagad uzsild metālu, un pēc tam, ka metāls ir uzsildīts, viņš kļūst tā kā plastelīns. Tad, re, kur tiek uzlikts šitas brīnums un tiek iztaisnot skrūve. Mums ir lāzeris, līmeņrādis, tā sakot, jā. Un tā situācija ar to līmeņrādi ir tāda, ka mēs līdz skatīsimies, vai visi vienāda augstumā. Nevis vienkārši, lai tik iztaisnots viss uz āru, cik vajag, ko es varēju secināt pēc tās balks un ar to lineālu. Bet vai viss arī ir pietiekami labā augstumā, jo es to īsti tā nomērīt savādāk nevaru, kā ar lāzeri. Un labi, ka man ir virsbūves speciālists, kas strādā savā jomā vairāk kā 20 gadus. Un paicies, ka viņu tas ir mans tēcis. Tā kā давай, специалист. У меня 3 сантиметра, да, видишь, стоит крайняя. Вот 4 миллиметра выше надо эту всю часть. 4 миллиметра. Detail Custom Studio milimetros taisno jūsu virsbūvi, ja jums interesē. Tā kā jūs saprotat, kur jābrauc. Kā es pirms tam teicu, ka 3 mm pa zem ir. Re, kur ir schēma, kā tiek pacelts spārna daļa augstāk. Tas ir tas pats, re, kur, ar ko mēs pirms tam taisnojām. Vienkārši mēs izņēmām viņu no... Pirms tam mēs viņu likām iekšā tetā. Tagad viņš vienkārši uzlikts brutāli zem mašīnas. Skatās skrūvs vieta attālākā, vai ne? Centimetrs, perfekti. Skatāmies, tāpat attālinātā skrūva. Liekam klāt. Centimetrs. Perfekti, taisni. Var redzēt, ka centimetrs. Milimetros iztaisnojām. Tā, labrīt, draugi, pamodošajā burvīgā pirmdienas rītā. Kāds mums šodien ir uzdevums? Redziet, mums ir buktīte. Redziet, un vēl redziet, nav līdzi šite. Tūlītās mēs ar jums tīrīsim to metālu vietu. Šito celsim uz augšu. Šitā vieta ies tetā. Viņš jau kopumā ir līdzens, tā kā viss šitās vietas sakrīt. Tagad ir tādas vizuāli aspekti jāpielīdzina. Un tad, kad es jau būšu šito izdarījis, tad jau viss. Tad būs reāli viss šitas stūrs ielocīties būs gatavs. Tad tikai jāpērk vēl ir jaunās detaļas, jāskrūvē virsū, viss jākrāso un priekš principā iztīsies jau kā vajag iztīties. Tad vēl tikai, par to vēl nerunāsim labāk. Re, kas man sanāca, šitā apmēram man sanāca. Un taisnāks palika. Tēti saka, normāli ir. Šito metāla daļu arī bišķi iesit iekšā dziļāk. Tā kā tā diezgan normāli, man liekas, jāsalīdzina to pusi.
Man mīļie skatītāji, mazais updates uz to, ko jūsu draugs Robčiks ir sadarījis. Karoči, es nefilmēju, kā es slīpēju. Pirmkārt, daudz putekļu, un kamerai nav tas labi, un bija viss līgs un šķīps. Ar āmuru es sasīju, tagad es bišķi uzšpaktelēju 2 reizes, lai bišķi normālāk. Tuvāk es neko nerādīšu, jo perfekti tur nav. Man pedanta asiņi neļauj. Sandis reku smējās, un viņš saka, priekš 46. normāli tas ir. Nu, teicu vispār saka, es slims galvā esmu, ka tur bunduls stāvēs, un kad priekš šitādas mašīnas, tad viss kārtībā. Bet jūs jau zināt mani, man gribās un vajag. Karoči, tagad visu aplīmēju. Reku lentu uzmauc, plēvu kaut kādu, tur vēl kāds gaisams. Papīru uzmauc plēvu, visu nolīmēju čotku. Reku nekas te nekur nelidos, un tagad mans čoms, Vovans. Karoči, mans čoms Vovans tagad tais grunti. Es viņam bišķi iepresēju, lai krās tā kā tetā. Tad sāksies lielā gruntēšana, un tad jau varbūt viss neliksies tik slikti un traki, kā liekas šobrīd. Nu, man, protams, baigi daudz laika nebija ņemties ar šito padarīšanu. Bet es viņu 2 dienas čakarējos un vispār nesapratu, ko varēju sasniegt. Nu, varēju sasniegt labāku rezultātu varbūt. Bet, nu, varbūt. Vecīt, es jau neslīpēju špaktelis, slīpēju lakus un pulētājs. Šīs priekš manīm ir tā, nu, tipā, nu. Guten Morgen. Labrīt, vakar tika nogruntēta šī daļa, paspārnes laikam. Nu, tuvumā es nerādīšu, jo es neesmu nekāds špaktels meistars. To uzreiz man viss pateica. Bet, ja kas te liekas milzīgs bunduls šitāds, un šito vietu vispār nevarēs redzēt. Man liekas, ka nav kritiski traki. Vai ne, Sandi? Labrīt. Labrīt. Tur būs milzīgs bunduls. Būs tur liels bunduls. Nu, karoči, tagad viss nogruntēja, un izstāst vismaz nu tā, kad nav viss tādā dirsā savādāk pirms grunts, es jau domāju, vai es vēl kaut kādu gadu stāvēšu pie šajā paspārna. Nē, būs labi. Tagad viss grunts saslīpēs, un te jau domās, kā to vietu nokrāsot. Jā, kurš slīpēs? Es pats, es sākšu. Tagad viss domās, ka es nedaru neko no šī, kas ir viss tāda Robs tik pienāk nofilmēt, īstenībā jau viss citur darās. Nē, skatītāji. Vienkārši, kad tu pats dari, tad ir grūti jau nofilmēt. Ja, principā, ja Sandis nepaņem kameru un nepienāk nofilmēt, ko es daru, nu tad ir grūti. Tagad mums ir iesmērēta mūsējā grunts viss, nu, mūsu detaļa, kas bija nogruntēta, tagad tiek iesmērēta ar kontrolu pudru. Kāpēc viņi sauc par kontrolu pudru? Tāpēc, ka viņi palīdz redzēt tā kā grunts struktūru. Kad grunti tiek uzpūst, tā virsa nav perfekta taisnības, viņa jānoslīpē. Tā pudra palīdzēs redzēt, kur es esmu noslīpējis pietiekiem un kur bišķi pa maz, lai neko es neizlaižu. Es esmu saslīpējis visu un pa jaunam arī es visu aplīmēju. Tagad es noslaucīšu visu smuki, aptaukošu un tad jau tēts pienāks un uzpūtīs krāsu. Priekš kam šitas būs vajadzīgs? Заделать свои косяки. Mūsu profesionāls uz acis tūlītās dabūs krāsu. Vai ne profesionāli? Nokrāsojam. Ja kas viņš pēc tam nespīdēs, viņš nav vēl izšos pilnībā. Nu, diezgan čotku man tā liekas. Tā kā, ja salīdzinu šito krāsu, pēc kuras mēs vadījāmies, saprotat, ka šeit ir netīrs, jā. Tad diezgan čotku. Ir tur viss šķīps un līgs, es jau pats to redzu, varat man komentāros nerakstīt, ka es nemāku špaktelēt. Es uz virsbūs detaļām pacentīšos vairāk. Vienkārši, kamēr es visu šito darīju, man viss nāca un teica, ka tur tāpat bunduls liekas, tas ir 46. ko es tur... Normāli. Man liekas, ka tīri normāli.
Noņēma bumpera aizmugurējo, lukturs izņēma ārā. Tāpaši, kā mēs to darīju, lai var sākt metināšanas darbus un nekas mums netraucē. Es esmu bišķīt morālā sabrukumā šobrīd. Sants ņirdz, jo ir daudz kas izdarīts, bet vēl daudz kas ir priekšā. Tagad sākšu vākt kopā nedaudz visu šito daļu, kas te ir. Jo šobrīd tā situācija tāda, kad ir jāpērk jaunās detaļas, jākrāmē visi virsū, un tad jau jābrauc ārā un jābrauc uz manējo pacēloju, kas ir pulēšanas. Un tur jau metinās, jo tur tas būs ērtāk. Tagad bišķīt šitos visus vadus sakopšu. Te vēl bija kaut kas jālodē. Kaut kas jāizvelk ārā, notīrīšu viņas normāli reku, lai nav atvērta vadu vieta, aiztaisīšu visu ciet. Nu, pa smuko mēģinās te visu sačinīt savākt. Es jau tā mēģinu pa smuko, bet viss tik daudz laika prasa un vispār nekas uz priekšu neiet. Dirsā, karoči, visi skatītāji. Mums ir aprauts, avārijas brīdī tika aprauts šitas 3 vadi. Es cerēju, ka tas ir viens vads, jo viņš bija kopā viss attīts, bet tie ir 3 dažādi vadi. Tagad būs jātīra 6 vadi, pēc tam viņi jāslaudē kopā, un pēc tam jācer, ka viss būs forši un ies. Tā kā man ir 4 gadi izmācīt kā autoelektriķim, kas nezināja, šarauts bunkai, tad priekš manim tās ir pupmīzes, bet es to bieži nedaru, tāpēc neredzēs kā būs. Šito tehniku man skolā nemācīja, to es apgūvu pats praksē. Ja tev ir šitādi trausli tievu vadiņi, tu tāds viņus paripini bišķi, un tad tā bišķi noplēs, un tad tagad viss ir diezgan skaisti. Tagad elektrītis skatās, domā, ko viņš tur Pīls kāju, elektrīķa tips. Ja tu nešarī, kas tas pa vadu vispār, tad tu vienkārši pasties, redziet, visādiem vadiņiem parasti kaut kādas krāsiņas ir, un to tu kaut nedaudz pēc tām krāsiņām var orientēties, kas tur notiek. Kroči attaisīs kājas tāpat kā tetā, un tad saritinās kopā. Mēs paņēmām tikko pilnīgi jaunu, svežaks, jauns pajaļņiks, lodāmais, jā. Lodāmurs. Lodāmurs? Pajaļņiks es nedomāju, ka tas ir lodāmurs. Viss var būt āmurs, Robi. Viss var būt āmurs. Man jau ritī tagad jācenšās manējie vecie skolotāji, kas man bija skolā, kas man mācīja elektrību. Viņi skatās mans vidīgs. Es nezināju viss, bet mans, kas mācīja mehāniku par riepām un Vespers, tāds skolotājs, viņš man iekomentēja kaut kādā vidīga sākumos, viņš man iekomentēja. Viņš man teica, Robert, man prieks ir redzēt, kā aug tās profesionālas zināšanas. Tā kā ja kāds no teķa skatās šito vidīku, kad viņš iznāks, tad pasakiet, Bunk, tev tur pieminēja tajā YouTube video. Tagad saliek šitos zobus kopā. Šitā. Kā viņš bija pa visu šitam? Bet tur tā nestrādāja, es neatceros. Kā viņš bija jādara? Tā kaut kas tur notika. Mēģināts nav zaudēts. Kaut kas grūti noķers tiem mazajiem vadaļiem. Ne tev vienīgam. O, kaut kas sāk sanākt. Kaut ko es tur satinu. Ai, kā tik strādās, ja viss tur jau būs uzlikts un nekas nerukās, es nezinu. Tās un saka pasild vadu. Nē, Robi, zini, kā izdara? А где их еще можно? Jā. Оригинальный возьми тогда. Paldies, Sandīt. Ну, где здесь? Kur ir bunk viņam jāredz man šobrīd? Ceru, ka viņš skatās šito video lepni pilnu sirdi. Vai nu viņam tāds, es kaut ko izdarīju ne tā, un viņš tāds labāk nebūtu man pieminējis. Es nezinu, kas te notiek.
Šito labāk tūplānā nefilmē. Šitas bija pirmais, ja kas, jā? Pirmais vienmēr ir tāds neizdevies. Šitas... Es arī esmu pirmais ģimenē. Tu jau arī? Nē, tu neesi vecākais. Es. Nu, tad skaidrs, ko mēs te ap divu. Nu, bet... Santu šito filmē? Jā. Šitās ir vienīgais moments, kur actually var ielikt. Teic, tagad skatās tāds priecīgs. Aizsūtīja viņu ne jau tāpat uzteķi, ka kaut ko var izdarīt. Kur tu ibunk? Iedāk ko salodē? Tiet. Tā, labrīt, skatītāji. Tātad, kāda mums te ir situācija? Rekur nozīmē radiators, bet radiators mums avārijas brīdī bija bojāts. Un mēs viņu mainīsim, tāpēc es jau viņu neko nedarīšu. Bet mums ir šitas. Viņš netiks mainīts. Mēs viņu izmazgāsim, jo viņš ir tāds, nu, var redzēt, ka viņš ir padzīvojis. Saprotiet, mēs viņu dabūsim tādā tuvu perfektam stāvoklim. Bet, lai mēs viņu varētu izmazgāt, mums ir jāiztais šitie caurumiņi. Es viņus aiztaisīju salvetīti, un tagad es vēl paņemšu šitādu lenti, trako, nenormālo, un aizlīmēšu. Pēc tam sēšu ar karčeru visu izmazgāšu un viss būs čotka. Tā, labrīt, man skatītājiem. Šobrīd ir bijusi neliela pauzīte no 46. Bija jāpulē mašīnas. Tagad, kad mašīnas ir nopulētas, mēs atgriežamies pie misens. Rekur mums ir radiators nopirkts. Netaisīsim nekādas reklāmas. Tagad mēs viņu liksim virsū. Drausmīgs, skaistais vecais radiators, kur jaunais. Kroči, mums ir televizors vecais un mums ir jaunais. Tagad uzdevums ir visu pārlikt. Ai, krač, tā man bišķi nesagāja, ka es jau pieskroju to ventilātoru. Pieskroju to ventilātoru un es aizmirsu par šito plasmasiņu, ka viņš jāieliek tetā. Un krač, es visu tagad skrūvešu nost. Nu ko visu? Tās ir 4 skrūvas, nav jau tik traki. Tētis man šodien palīdz, liels paldies tētim. Viņš ir priecīgs, Vočiks bišķi iesmēja to, ka tētis tikai tagad pievienojās. Krač, tētis vāc kopā jauno radiatoru, te ir visu labi. Vočiks stāv skatās, un šitie arī ir visu padarīšana savākt kopā. Teica tur ārdās, ka mēs skrūvus esam kaut kur iebāzuši, nezinu kur. Lielākā daļa tagad ir salikt. Antifrīzu vajag ieliet, pastīties, vai nekas nekur netek, un principā viņš jau ir tāds priekšēji normāli taisen. Tagad būs jāmetina viss kaut kas, un tad jau vienā reizē viss jākrāso. Nesanāca man safilmēt tik daudz, cik gribējās, bet vajadzēja ātri darboties. Un nevarēja visu laiku kameru visur salikt, tā kā sorry tiem, kas gribēja redzēt.